Tad biežāk uzdotie jautājumi, vai es esmu atnācis pareizi, un kas ir psihiatrs, kas ir psihologs un kas ir psihoterapeits. Tātad sākam ar to, ka ārsts ir psihiatrs. Tas viss, kas nodarbojas ar ārstniecību un medikamentu izrakstīšanu, ir ārsta ziņā. Psihologs ir apguvis tātad zināšanas jau ārpus medicīnas, tad jebkur izglītība, kur mēs apgūstam psihologa amatu. Un trešais ir psihoterapeits, kas varētu būt arī izmācījies kā ārsts un psihoterapijā novirzījies. Tātad viņš var nodarboties gan ar ārstniecību, gan ar šīm psihologu iespējamām visām metodēm, kādām strādā mūsdienās. Bet tātad psihologs nav ārsts, bet psihoterapeits jau var būt ārsts. Un vēlreiz precizējot, ko tad dara psihiatrs, tātad viņš ir kā jebkurš ārsts vēlreiz. Tātad mums ir dažādi specialitāši, ir ķirurģija, ir onkoloģija, ir kardioloģija un tāpat arī ir psihiatrija. Tātad tur ir strikti nodalīts, ka tie ir medicīnas speciālisti, kas izraksta receptes, ārstē un ņem vērā arī visas pārējās cilvēka saslimšanas. Tātad, ārstē. Ja mēs runājam par psihologu, tad tā būs metode ar runāšanos, ar rehabilitāciju, ar visiem pasākumiem, vai tā ir atbalstoša, vai tā ir uzvedības koriģējoša, to jau tālāk speciāli. Tāpat arī psihoterapeits nodarbojas ar šo te sarunu. Tā ir saruna jau. Nepietiek, ka mēs saņemam ārsta palīdzību visās savās mentālajās problēmās vai savos neskaidros jautājumos. Tātad pat pēc izārstēšanās ar medikamentu iesaka turpināt psihologa atbalsta konsultācijas, jo viņš ir tas, kas nodarbosies ar psihisko traucējumu rehabilitāciju. Un tā ir tā galvenā lieta. Par to mūsdienās ļoti runā, par to agrāk tas bija mazāk pieņemts runāt. Varbūt mēs agrāk gājām biežāk uz baznīcu, mums nevajadzēja šo te psihoterapeitu atbalstu.